Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport un Goodyear. Šodien Tavs Auto TV automobilis, kuru ierašanos Latvijā ir gaidījuši daudzi. Automobilis, kurš jau tālajā 1995. gadā savā pirmajā modeļa paudzē iepazīstināja mūs ar šodien tik populāro crossover konceptu. Automobilis, kura nosaukumā iekļautie 3 burti, ir saīsinājums no vārdu salikuma Comfortable Runabout Vehicle, jeb ērts braucošs transporta līdzeklis. Dāmas un kungi, šī ir 6. paudzes Honda CR-V. Šīs dienas testa braucienā dosimies kopā ar cilvēku, kurš jau gadiem ir uzticīgs Honda zīmolam. Un tāpat garus gadus ir viens no fundamenta mūziķiem, vai pat direktors, multifundamentālajā apvienībā labvēlīgais tips. Ģirts Lūsis ar skatuves segvārdu Zirgs ir viens no šīs grupas dibinātājiem, kā arī rīko dažādus koncertus ar savu aģentūru L-Tips Agency. Ģirtam patīk ceļot, taču braukt ar auto ziemā izrādās nemaz ne. Es galīgi neesmu ziemas braukšanas apstākļu piekritējs. Varētu pat teikt, ka man nepatīk, arī pat skarbāk riebjās. Šis bija tas gadījums, kad es guvu baudu. Varēja skatīties arī ārā pa logu. Hondai, man tā liekas, ļoti labi strādā tā saucamā pretslīdēšanas funkcija, ja tā viņu laikam dēvē. Grupai, kas pastāvīgi darbojās, spēlē, laikam labā ziņa ir tā, ka jaunumu nav. Tas nozīmē, ka viss funkcionē un iet uz priekšu. Top jaunas dziesmas, kuras nepaies ne pāris mēneši, būs iespējams dzirdēt klausītājiem. Tagad jau arī ir tieši tā ratu taisīšana vasarai. Tas process, jo parasti jau, lai nonāk līdz kādiem pasākumiem un sagatavotos, tur ir kāds pusgads tas darbs jāiegulda, un tad jau viss var iet un laist gaisā. Jāsaka, ka Hondai šis ir ļoti nozīmīgs modelis. CR-V ir vislabāk pārdotais modelis šīs kompānijas vēsturē, un tādēļ veidojot jauno CR-V, kaltūrēt, tā izstrādes laikā būtu pilnīgs neprāts. Vizuāli CR-V ir kļuvis lielāks, bet tajā pašā laikā sportiskāks. Tas ir par 80 mm garāks nekā tā priekštecis, līdz ar to arī garāks ir motora pārsaks un tālāk novietotas A-statnes. Priekšpus raksturo agresīvāks veidols ar milzīgu radiatoru resti, kurā redzams jauns raksts melnā klavieru lakastonī. Manā dzīvē es esmu braucis ar 4 paudžu Hondām CR-V. Es ceru, ka tagad būs atkal nākamā turpinājumi. Tajā visā jau arī tāda zināma stabilitāte slēpjās, kad nav lieka uztraukuma, pārdzīvojumi. Katra jauna lieta jau vienmēr nāk ar kādu pārsteigumu, nezinu, patīkam vai nepatīkam. Eiropas tirgo jaunais CR-V tiks piedāvāts 2 dzinēju versijās. E-HEV hybrid, šī modeļa vidējais degvielas patēriņš pēc VLTP datiem ir 5,9 litri uz 100 km, un E-PHEV plug-in hybrid modifikācijā. Bez izmanotām 100% elektrorežīmā ar vienu uzlādi spēja veikt aptuveni 80 km garas distances. Un jā, CR-V ir pieejams gan priekšpiedziņas versijā, gan ar 4VD jeb visu riteņu piedziņu. Auto maksā sākot no 45 000 eiro. Hibrīda variants, pat cik manam iepriekšējiem modelim jau bija, viņš ir ļoti ērts, praktisks, līdz ar to arī degvielu mazāk patērē, kas pie pašreizējām cenām ir ļoti būtiski. Ja tas vidējais rādītājs ir tie 6 litri uz 100 km, man tā liekas, šādai mašīnai tas ir ļoti ekonomiski, un tas nozīmē, ka nevajag piesiet benzīnu cisternu vēl aizmugurē un vilkt līdzi. Un mazāk arī paviesoties benzīna tākos līdz ar to. Vēlreiz atgriežoties pie dzinējiem. Starp citu, šī ir pirmā reize, kad Honda Eiropai paredzētu modeli ir aprīkojusi ar tā saukto spraudņa jeb plug-in hibrīdu. Kā jau minējām, tas spēj elektrorežīmā veikt distanci līdz pat 82 km. Par pamatu šai spēku iekārtai ir ņemts tas pats dzinējs, kas E-HEV, proti 2 litru 4 cilindru tiešās iesmidzināšanas benzīna motors, tam ir 148 zirgspēki, kurš sapārots ar 184 zirgspēku jaudīgu elektromotoru. Un tā grieze ir iespaidīgi 335 Nm un ar 17,7 kWh ietilpīgu akumulātoru bloku. Ļoti daudz dažādas ērtības, kas vienmēr ar ko arī Hondas ir izcēlušās, taisni jau tajā bāzes modelī
ir viss dzīvē nepieciešams. Ja var atļauties vēl vienu pakāpi augstāk, tad jau tu jūties tā kā citā pasaulē. Un, tas pats dārgais gals atkal jautājums, vai tas tev ir vajadzīgs. Salonā jaunais CR-V ir tiešām plašs. Dažādu iepriekš izmantotu ātrumu pārslēgu sviru vietā. Šeit mēs redzam elektrisko pārnesumu selektoru, arī režīmu slēdžus, kas ļauj piekļūt svarīgajām funkcijām, arī atrodoties kustībā. Pieejams gan head-up displejs, kurš projicē uz auto priekšējā stikla informāciju par braukšanas ātrumu, arī Bose stereo sistēma, bezvadu telefonu uzlāde, apsildāma stūre un citi gardumi. Arī sēdekļiem priekšā ir pieejama gan apsilde, gan ventilācija. Aizmugurējuma apsilde, bet par pasažieriem aizmugurē runājot, Honda apgalvo, ka piedāvā D segmenta apvidus auto klasē labāko vietu kājām aizmugurē. Par 16 mm vairāk nekā iepriekšējā modelī. Tā liekas, tomēr pārsvarā jau tie autobraucēji skatās kaut kā ar prāti. Kas kuram tur vairāk patīk, piemērots, kas ir atbilstoši maciņām, kas nav atbilstoši. Kā apgalvo šie auto radītāji, tas ir uzlabots pilnīgi visos aspektos. Tas ir pastiepies izmēros, palielināta riteņa bāze, arī auto kļuvis platāks. Pateicoties tam, tas ir kļuvis ne tikai ietilpīgāks, bet arī stabilāks un manevrētspējīgāks. Sastās paudzes CR-V ir pirmais Hondas modelis Eiropā, kurš piedāvā pircējiem jaunāko Honda Sensing 360 drošas vadīšanas paliksistēmu, kur sastāv no frontālās kameras, radara un parkošanās sensoriem priekšā un aizmugurē. Apvienojot no šiem sensoriem iegūtos datus, tiek iegūts pilnīgs 360 grādu skats visapkārt automobilim. Un to papildina radars, kurš ļauj noteikt ceļa apzīmējumu līnijas, nomalas, atpazīt motociklus, velospēdus un arī citus transporta līdzekļus. Maz jābrauc uz servisu. Tā liekas, tas kā autobraucējiem, tas ir sapnis. Pēc iespējas retāk viesoties servisā. Kaut gan runājot par Hondas izplatītāju VES motoru un servisu, es varu teikt tos labākos vārdus un sveicienus īpaši Mārim un Didzim, kurā diennakts laikā var, ja nesaprot, ko tā poga dara un nozīmē, vai arī kādi brīnumi tajā ekrānā parādījušies, vienmēr var piezvanīt, pakonsultēties. Tas man tā liekas arī, tas servis sadaļa arī ir ļoti būtiski. Tik tā mūsu šodienas stāsts par vienu no crossover segmenta pirmrindniekiem un aizsācējiem. Paldies, ka skatījāties, un drīz jau būsim atkal kopā. Tavs Auto TV jaunos autostāstos un piedzīvojumos.